Mēs tikko esam nolaidušies uz vienas no skaistākajām neapdzīvotajām salām, un nākamās 3 dienas mēs izdzīvosim tikai no tā, ko spēsim noķert. Ja mēs neķersim pārtiku, mēs badosimies. Mūsu mērķis ir sasniegt Virģīnu salas, visattālākās un neskartākās salas, kas vēl palikušas uz zemes, kur sastopam tikai īstie briesmoņi. Mēs šeit kempingojam uz salu ķēdes nākamās 3 dienas, un mums ir 3 mērķi. Pirmais – noķert pietiekami daudz pārtikas, lai izdzīvotu. Otrais – izturēt jebkādus dabas apstākļus, ar kuriem saskarsimies. Un trešais – nokļūt līdz Virģīnu salām. Mana pirmā prioritāte šeit uz šīs salas, puiši, ir atrast kādu pārtiku, un mums ir diezgan laba komanda. Bet par laimi, šie komandas biedri pazīst šos ūdeņus kā neviens cits. Viņi ir vietējie, un viņi ir izpētījuši visas šīs salu ķēdes kopš bērnības. Ļaujiet man jūs iepazīstināt ar Papua One Hunters. Te ir Andrejs un mans draugs Marko. Jūs, puiši, jums nāksies man palīdzēt nākamajās dienās, labi? Cerams, ka atradīsim kādu ēdienu, labi? Jā. Kādu zivju veidu mēs šeit varam noķert? Kādas zivis mēs varam sagaidīt? Spāņu makrēle. Spāņu makrēle? Tunģis. Tuncis? Vienalga, puiši, mums jānoķer kaut kas ēdams. Citādi mēs šeit paliksim izsalkuši, labi? Tāpēc pārliecinies, ka atrodi mums labu ēdienu, labi? Labi, šie puiši, viņi būtībā vadīs mani draugi uz vistrakākajām salām, un cerams, ka mēs varēsim noķert kādu iespaidīgu zivi. Uzbrukuma plāns ir sasniegt pēc iespējas tālākās Virģīnu salas. Noteikti palieciet kopā ar mums, jo šie vietējie puiši zina dažas trākas tehnikas. Bija pienācis laiks doties tieši džungļos, lai samāktu zelta vērtu pārtiku, jo šiem vietējiem puišiem vēlāk man bija padomā kāds traks, tradicionāls ēdiens. Ak, mans dievs, puiši, paskatieties uz šo! Tur burtiski ir krokodila zivs, un tai mutē ir maza zivs. Paskatieties uz šo, šeit ir tas long tongue. Redzat, tai mutē ir vēl viena zivs. O, rekā! Vienkārši palaid to vaļā. Paskatieties uz to. Tā ir zivs. Tas ir traki. Paskatīsimies, vai varam viņu dabūt. Hei! O, tam jābūt labai zīmei. Cerams, ka varēsim iziet šajos ūdeņos un dabūt sev kaut kādu ēdienu. Labi, ejam! Tātad atstājam viņus aiz salas un apskatām ūdeni. Tas burtiski ir tik zils kā Gatorade. Wow! Šie noteikti ir vieni no dzidrākajiem apstākļiem, kādi jebkad redzēti. Tas burtiski izskatās kā kaut kas no Tarzana, puiši. Tas ir traki. Mēs šeit meklējam lielas zemūdens veidojumus, puiši, un tieši tur zivis uzturās. Tās būtībā pārvietojas no viena veidojuma uz otru, un cerams, ka mēs varēsim tās pārtvert, un tās būs mūsu pārtika. Patiesībā mēs ķersim rifu zivis, pelāģiskās zivis, bet līdz šī izaicinājuma beigām atcerieties manus vārdus. Mēs noķersim īstu briesmoni. Tāds ir mūsu uzbrukuma plāns. Bet šeit ir patiešām grūti nesmaidīt un vienkārši neizbaudīt visu notiekošo. Tas ir neticami, vecīt. Kā tas izskatīsies šī video beigās, kad mēs sasniegsim pašas tālākās salas, kur neviens nekad nav bijis? Šī ir tā zona, ko mēs meklējam, puiši. Vai šī ir mūsu vieta, brāli? Jā, šī ir mūsu vieta. Izskatās kristāli dzidas. Iekāpjam ūdenī, vai ne? Aiziet!
čēps burtiski tikko iznāca ārā. Skaties uz to, tā pārplēs līdz pusei. Ak, mans Dievs! Mums paveicās to dabūt! Jā! Mēs tikko redzējām šo skaisto spāņu makreli. Paskaties, kādas krāsas tā ir. Un tai būs fantastiska tekstūra. Mēs to izdarījām. Mēs kāpsim laivā un dosimies atpakaļ uz salu, kas ir tieši aiz manis. Ak! Šokar mēs ēdīsim labi. Aiziet! Mums ir lieliskas zivs, puiši. Šeit mums ir šī mazā jobzivs, šis mazais mēnca un te vēl mazs skumbrijs. Un šis būs ēdiens man un puišiem šeit uz salas. Es patiešām gribu iemācīties, kā šie puiši to dara. Viņiem jau tur augšā ir iekurts ugunskurs. Tātad dodamies augšā. Puiši arī paši spēja noķert dažas zivis. Tā ir tava zivs. Paskaties uz šo brāli. Puisim arī ir iespaidīga jobzivs. Šie puiši šeit uz salām zina trakas izdzīvošanas taktikas, puiši. Un viņi zina, kā izmantot dabu un visu, kas ir apkārt, lai viņu ēdieni būtu gardi. Šie puiši šeit dzīvo nedēļām ilgi. Viņi paši savāc kokosriekstus, ķer zivis un dara visu tam līdzīgo. Šī ir vienkārša dzīve, sala, labas sajūtas. Es šobrīd tiešām varētu apēst pat zirgu, esmu tik izsalcis, tāpēc mēs tūlīt ķersīmies klāt tīrīšanai kopā ar vietējiem puišiem. Un vēlāk mums būs jāpārliecinās, ka uzceļam nometni un sagatavojamies, jo puiši, šī ir tikai pirmā diena. Ticiet man, tālāk viss kļūs vēl trakāks. Visas zivis sakrautas tieši aiz mums, puiši tūlīt ķersies klāt to tīrīšanai. Mums tas ir jāapskata. Puiši ātri vien ar šo tika galā. Viņi vienkārši nogrieza visas spuras, notīrīja to, pārgrieza uz pusēm. Mēs tūlīt liksim to tieši uz uguns brāli. Kamēr mēs pabeidzām tīrīt zivis, vietējie puiši paņēma bambusu, nogrieza to un izskaloja okeānā. Un tas, ko viņi darīs, ir piepildīs to ar rīsiem un ielies iekšā ūdeni. Viņi liks to uz uguns, un tas patiesībā radīs skaisti tvaicētus rīsus. Es nekad iepriekš to neesmu redzējis, bet tas ir iespaidīgi, brāli. Viņš tieši šeit satin šīs lapas. Viņš to ieliks tieši augšā. Un tas turpat tvaicēsies iekšā. Mēs to esam uzstādījuši ar šo režģi. Cerams, ka tas visu karstumu un tvaiku noturēs iekšpusē. Jūs varat redzēt, ko viņš ir izdarījis. Viņam ir visi šie koka gabali. Viņš tos ir salicis, izveidojot labu režģi. Jā, puiši! Mums ir papo, puiši. Viņi šodien mums palīdzēja atrast zivis. Brāli, tu labi pastrādāji. Tu mums palīdzēji tik pie zivīm, vai ne? Kā jūs savā valodā saucat makreli? Ingiri? Ingri. Ingri. Papua Ingri. Ingri. Mans mīļākais. Tavs mīļākais? Jā. Ejam, brāli. Šodien es dabūju tavu mīļāko zivi. Jā, es dabūju tavu mīļāko, brāli. Ejam. Mūsu zims jau apmēram 15 minūtes cepās no vienas puses. Tagad ātri apgriezīsim to otrādi un paskatīsimies. Wow, vecīt! Tas izskatās neticami, puiši! Edžiet, nometiet to, komentāros viss vārās. Es nopietni jūs mīlu, puiši. Es ātri gribu jūs aizvest uz nometni un parādīt, kur mēs šeit uz šīm salām guļam. Mums šeit salas vidū ir šīs teltis. Un paskatieties, tā ir diezgan vienkārša. Vienkārši parasta telts. Nu beidz, draugs, un mums ir piepūšamais matracis. Tās matracis nav tīrs. Kas zina, kas pie vēlna uz tā matraču ir noticis? Es pat tagad negribu zināt. Šī ir pirmā sala, uz kuras mēs paliekam, bet rīt mums būs milzīgs ceļojums. Mums būs jādodas vēl tālāk, uz vēl trakāku salu, un tad no turienes. Tas mums dos labu iespēju, cerams, sasniegt mūsu galamērķi, un tur arī būs tie lielie briesmoņi. Mums šeit ar vietējiem puišiem ir bijusi viena no episkākajām dienām, un viņi mums palīdzēja atrast zivis. Paldies, puiši! Tas tikai godīgi. Jūs man parādījāt, kur ir zivis. Mēs ēdam kopā. Puiši tikko to pārgriez vaļā, un tas ir burtiski perfekti izvārīti rīsi. Paņemsim nedaudz rīsu tieši šeit, un paņemsim arī nedaudz zivju. Ņem droši, paņem rīsus, zivis, un mēs ēdam to kopā. Hei, mums taču tas jāēd! Tieši par to ir viss stāsts. Es un visi čaļi šeit uz salas ēdam kopā. Puiši, tas ir labākais, kas jebkad bijis. Liels paldies jums, čaļi! Tu biji pārāk izsalcis, vecīt. Rīt mums būs liels pārgājiens uz pavisam jaunu salu grupu. No turienes mums būs iespēja doties medīt Virgin Ground, kas būs 3. dienā. Un tas ir galvenais mērķis, jo tur ir lielas zivis, neskarti rifi un viena no visnevainojamākajām piekrastēm, kādu jebkad savā dzīvē esi redzējis. Labi, puiši, mēs te uz salas jau knapi turamies pie dzīvības.
Šī būs mūsu naktsmītne. Ielienam teltīs. Ja pa nakti notiks kas traks, es jums paziņošu. Citādi tiekamies rīt agri no rīta otrajai dienai. Esmu sajūsmā, draugs, un rīt mums būs liels izaicinājums. Tiekamies tad! Ak, nē, tas nav labi. Ir sācis slīt, puiši. Lietus šajā teltī līst man virsū. Ak, šovakar es būšu pilnīgi izmircis. Nē. Labrīt jums, puiši! Teiksim tā, mana mugura šobrīd jūtās salocīta kā origāmī. Viņa ir pagalam. Bet labā ziņa ir tā, ka laiva joprojām ir tur. Un tas ir pirmais, ko vēlies redzēt, kad šajās salās nakšņo uz laivas. Ja laiva būtu prom, mēs būtu pagalam. Var teikt, ka man dzīvē ir bijis labāks miegs. Bet paskatīsimies, kā vietējiem puišiem gāja. Vai tu labi gulēji pagājušajā naktī? Yeah. Nē, nemelo man, tu labi gulēji. Yeah. Mēs saņēmām milzīgu triecienu, un izskatās, ka apstākļi pagājušajā naktī mainījās. Cerams, ka šodien nesaskarsimies ar lielām vētrām. Nometni esam sapakojuši. Šobrīd viņa izskatās diezgan tukša. Ir pienācis laiks doties uz laivu. Mums šodien priekšā gara pārvietošanās diena. Mums arī jānoskaidro, vai pa ceļam varēsim dabūt kādu ēdienu. Tas būs liels piedzīvojums, bet esmu sajūsmā. Mēs tagad dodamies lagūnā. Mēs tikko šķērsojām lielu kanālu. Šeit bija diezgan skarbi apstākļi, tāpēc, godīgi sakot, esmu priecīgs paslēpties šajā jaukajā lagūnā. Izskatās, ka šeit ainava vairāk līdzinās kokosriekstu palmu ainavai. Tā nav tik zaļa, bet vairāk tropiska. Izskatās neticami. Mēs tikko esam nonākuši šajā trakajā lagūnā, puiši, un šeit mēs apmetīsimies otrajai dienai. Mums ir dzidrs ūdens, palmas, šeit augšā ir arī mangrovu sistēma. Šī ir kā patvēruma vieta zivīm, puiši. Visas zivis, kas nāk no okeāna, nāks šeit iekšā. Un tieši šajās mangrovu sistēmās zivis vairojas un dēj savus olas. Šeit visas zivis izaug. Tās ir pasargāts, un šeit izveidojas tāda kā bērnistaba, kur zivis var kļūt stipras pirms dodas uz dziļo, zilo okeānu. Bet, puiši, mums jāparūpējas, lai mums būtu tiešām laba maltīte, jo rīt mums būs jādodas vēl tālāk, uz pašām neskartākajām vietām. Mums ir bijis garš ceļš, puiši, un mums visiem, puiši, vajag kaut ko spēkam, un es domāju, ka puiši mums parādīs dažas foršas tehnikas. Acīm redzot, tās ir no kāda veca zvejnieka vai kaut kas tam līdzīgs. Viņi ir izveidojuši statīvu, kas ir ļoti līdzīgs tam, ko mēs izveidojām pagājušajā naktī. Kad kokosrieksti ir jauni, tie parasti ir dzirkstoši un īpaši saldi, un tieši to mēs arī vēlamies. Tas ir tik traki, kad viņi kāpj augšā, viņi burtiski izmanto augšā esošās palmas kā atbalstu, un tad viņi nocēt kokosriekstu ar mačeti. Tātad, puiši, kad viņi ir šajās salās, šis būtībā ir viss, ko viņi dzer, draugi. Viņi izdzīvo ar kokosriekstiem un zivīm. Priekā, brāli! Liels paldies, ka uzkāpi! Aiziet! Tik salds, dzirkstoši! Tas ir neticami! Nav par ko, brāli! Ja es izkristu no tā koka, es būtu pagalam, tāpēc atstāšu to šiem puišiem. Viņi ir meistari! Paldies, brāli! Lai dabūtu visu to mīkstumu ārā, viņi izmanto kokosrieksta ārpusi un izveido karoti, ar kuru izrok mīkstumu no apakšas. Tad viņi to izņem ārā, un tad tev paliek viss šis skaistais mīkstums. Mēs sasitām dažus kokosriekstus un jutāmies lieliski, bet mums vēl bija uzdevums. Mums vēl nebija nekā vakariņām, tāpēc bija pienācis laiks pamest salu un doties skatīties, ko varam atrast. Labi, puiši, mūsu nometne ir uzcelta turpat. Parādīsim jums to mazliet vēlāk, bet mēs paņēmām savus zemūdens šautenes. Mums šovakar jānoķer kaut kas vakariņām. Ko tu domā, brāli? Mēģināsim noķert kādu zivi? Spāņu makrēli. Spāņu makrēli, to viņš grib. Labi, mēģināsim noķert spāņu makrēli. Labi, ejam!
Tas bija neprātīgi. Es vienkārši turēju GoPro, un viņi jau atkalni ir. Šodien mums ir bijusi viena no trakākajām dienām niršanā, un mums ir dažas skaistas rifu zivis. Puiši, dažas no šīm zivīm es savā dzīvē nekad neesmu noķēris. Paskatieties uz šo te. Šo mēs saucam par buruspuru snaperu, jo tam ir šī spura aizmugurē, kas burtiski velkās līdzi, kad tas peld. Galva tam ir diezgan dīvaina, nemelošu. Tāpat mēs ieguvām arī šo pusnakts snaperu. Tie dzīvo šajos tropiskajos ūdeņos. Tiem ir spilgti dzeltena acs, kas palīdz uztvert gaismu, lai tie varētu baroties naktī, un uz sejas ir trakas krāsas. Dabujām šo skaistuli. Viņai ir garš deguns, un tā arī sauc gardeguna imperators. Tā barojas smiltīs, izmantojot šo garo degunu, lai izvilktu garneles, vēžveidīgos un visu tam līdzīgo. Un man nekad mūžā nav bijis šāds. Cerams, rīt mēs varēsim sasniegt Virģīnu salas. Mums būs laba maltīte. Un tad rīt viss sāksies pa īstam, jo mēs dosimies pēc briesmoņiem. Tā būs pavisam jauna teritorija. Dažas pasaules daļas, kur cilvēki nekad nav bijuši. Ak, uguns šeit uz salām! Jā, brāli! Labs darbs, draugs! Palmu koki, zilganie ūdeņi, ugunskuri! Tāpēc mēs to darām. Kempings uz salas. Viņa droši vien šobrīd gatavo ēst. Ak, puiši, uz šīs salas ir vesela kaudze odu un smilšu blusu. Cerams, ka mēs varēsim atbaidīt kukaiņus ar dūmiem, lai šonakt varētu labi izgulēties. Gatavojam makariņas. Mums ir gaļas gabals, kas ietīts folijā, nedaudz sāls un piparu, kādas garšvielas. Ļoti vienkārši šeit. Jā, es uzvilku savu hidrotērpu, jo mani šeit pilnīgi saplosa odi. Tātad mums te mūsu skaistās zivs, puiši ir pilnīgi izsmelti šobrīd. Mums bija pamatīgs trieciens. Tagad ķersimies klāt. Mums ir skaistais buraspuru snaperis, nedaudz gaļas tepat. Aiziet! Tas ir tik maigs un tik garšīgs. Silta maltīte mums būs lieliska, un tā dos mums enerģiju, kas vajadzīga, lai rīt dotos uz Virģīnu salām. Paldies par šodienu, puiši! Paldies tev, draugs! Šī ir otrā nakts. Mēs esam uzcēluši nometni. Rīt mums būs milzīga diena. Tiekamies agri no rīta trešajā dienā, kas būs pati labākā. Tiekamies tad, puiši! Labrīt jums, puiši! Esam pamodušies pēc smagas nakts. Es burtiski gulēju savā hidrotērpa augšdaļā, bet mums ir pēdējā diena. Izskatās, ka tuvojas lieli negaisi. Bet jūs zināt, ka šodien dodamies uz Virģīnas salām. Ir trešā diena, un mums priekšā liela diena, puiši. Mēs tūlīt sasniegsim zemes, kas, manuprāt, būs vienas no trakākajām, kādas jebkad esmu pieredzējis savā dzīvē. Mēs visu sakrausim laivā, puiši, un sāksim doties pretī apvārsnim. Šodien mums priekšā milzīgs izaicinājums. Mēs to esam paveikuši, vecīt. Skaties uz šo! Mēs esam nonākuši uz salām, kur sapņi piepildās. Ak, mans Dievs, šis noteikti ir viens no dzidrākajiem ūdeņiem, ko jebkad esmu redzējis savā dzīvē. Ak, mans Dievs, šī ir tā vieta, kuras dēļ mēs pēdējās 3 dienas ceļojām, puiši. Paskatieties uz ūdeni ap mani, tas ir kā milzīgs peldbaseins. Šis noteikti ir viens no dzidrākajiem ūdeņiem, ko jebkad esmu redzējis savā dzīvē, un šīs ir Virģīnu salas. Mēs esam nonākuši Virģīnas salās, puiši. Mēs ceļojām pēdējās 3 dienas un beidzot esam šeit. Paskatieties uz šiem apstākļiem. Mums ir tirkīs zils ūdens, baltas smilšu pludmales, palmas. Un tas ir neprātīgi, vecīt. Šeit dzīvo vislielākie dzīvnieki, puiši, neskarti no cilvēka civilizācijas vai jebkādas dabiskas ietekmes. Es savā dzīvē nekad neesmu tik tālu ticis. Tāpēc šobrīd tas ir pelnījis kaut ko īpašu. Un jūs, puiši, zināt, kas notiks. Šodien mums būs vajadzīga visa enerģija un degviela, ko vien varam paņemt, puiši, jo es domāju, ka mēs sastapsimies ar lietām, kas ir pilnīgi trakas. Quick revive! Mēs to tūlīt ieņemsim. Kad būsim to paņēmuši, mēs iegūsim papildus enerģijas devu, kas cerams ļaus mums noķert briesmoni. Aiziet!
Mēs esam atzimuši mazulīt, un mēs esam uzlādēti. Virģīnu salas, liela zivs tuvojas. Šī vieta ir traka. Un esmu viss smiltīs un sālī. Pie pašas krasta mums burtiski ir mazie haizivēni. Tu redzi viņus? Paskaties uz šiem! Mazais haizivēns. Tu viņu redzi? Daba šeit plaukst. Neuztraucieties, puiši. Es domāju, ka mēs šeit atradīsim īstus briesmoņus. Šodien mums vajadzēs daudz laika ūdenī. Mums būs jābūt pacietīgiem un būs jāgaida, lai visas zvaigznes sakristu, lai atrastu kādu no šiem īstajiem okeāna briesmoņiem. Ir laiks doties ūdenī un meklēt milzeņus. Aiziet! Jā! Izskatās tik dziļas, puiši, un visur ir tik daudz ēsmas zivju. Ir laiks mums doties.
Puiši, mēs to izdarījām, draudziņ. Paskatieties uz to! Mēs esam noķēruši suņu zobu tunci šeit uz šīm salām. Tieši tāpēc mēs to darījām, puiši. Mēs esam ceļojuši pēdējās 3 dienas, un tagad mums ir īsts dziļūdens briesmonis. Jūs redzējāt, ka burtiski veselas suņu zobu tunču straumes nāca cauri. Tas bija neprātīgi. Mana ekipējuma kārtīgi salocījās kā pludmales krēsls, puiši, uz tā viena lielā suņu tunča. Es to nošāvu. Tas zvērs aizgāja zem koraļiem, dziļi apakšā. Mēs iztaisnojām bultu un tikām ar to galā. Un mēs tūlīt gatavosim vienu no iespaidīgākajām maltītēm kopā ar vietējiem puišiem. Bez viņiem tas šeit uz salas nebūtu iespējams. Tātad celsimies un laižam to vaļā. Aiziet! Jūs redzat, ka puiši ir gatavi. Viņi uzlika veselu kaudzi malkas uz uguns. Jā, vecīt. Jā, puiši. Puiši, mēs esam ceļojuši tik tālu, un tas viss ir šīs zīmes dēļ, un es gribu jums pastāstīt, kāpēc. Šī ir suņu zobu tuncis, iespējams viena no niknāk cīnošajām zivīm okeānā. Šīs zivs burtiski vienkārši iznīcina tavu aprīkojumu. Jūs redzējāt, es tiešām izšāvu. Tā man aizvilka apkārt rifam, salieca manu harpūnu stieni, un viss ir beigts. Turklāt, puiši, tās ir vienīgā tuncis suga, kurai patiesībā ir zobi. Tām ir milzīgi žokļi, un šīs zivis valda rifā. Tām ir liela acs, un tieši tāpēc tās iznāk tikai naktī. Šī lielā acs ļauj tām uztvert gaismu, lai tās varētu baroties ar daudzām zivīm. Puiši, šīs radības ir burtiski veidotas tikai no muskuļiem, un tās ir tik spēcīgas, jūs nevarat tās apturēt. Šī noteikti ir okeāna karalis, un mēs to esam paveikuši. Mums ir milzīgs tuncis, un mums jau deg uguns gatavošanai. Paņēmu šo lielo koka gabalu, es to izvilkšu cauri mūsu tuncim, un tas noturēs to virs uguns. Izvelku to cauri mutei, gluži šādi. Šī lieta ir smieklīgi pilna ar gaļu. Nu, aiziet, tālūk. Labi, mēs to izstūmām cauri līdz galam. Es un vietējie puiši, mēs viņu uzliksim. Uhu! Mēs to izdarījām mazulīt. Mums virs uguns ir milzīgs tuncis. Mēs to atstāsim apmēram 20 līdz 30 minūtes. Tas prasīs laiku, jo tas ir īsts briesmonis. Un tad mēs to noņemsim un dalīsimies ar visiem vietējiem puišiem. Šī ir tāpēc, kāpēc mēs to darām šeit uz salām. Milzīgas ugunskuri, milzīgas zivis un noskaņa ir augstākajā līmenī mazulīt. Aiziet! Tas ir tik garšīgi, draugs! Huhuhu! Puiši, ceru, ka jūs esat izsalkuši. Jūs esat izsalkuši? Jā. Jā, man priekšā ir milzīga tuncis, kas cepts uz uguns. Es nevaru sagaidīt. Mēs tūlīt norausim lielu gabalu no tā. Pa vidu tam iet asinsjosla, un tā ir sliktā daļa. Mēs to negribam ēst. Mēs gribam paņemt kādu no šiem skaistajiem gabaliņiem un šķēpelēm no ārpuses. Nu, ēdam nost. Tas ir silts, dūmakains, vienkārši neticami garšīgs cilvēks. Labi, puiši, nāciet, palīdziet man ķerties klāt šai zivī. Tā ir pareizi. Mēs dalāmies ar vietējiem puišiem. Nāciet, pagaršojiet mazliet. Nu, kā ir, puiši? Garšīgi? Garšīgi. Dodiet dūri! Labs darbs, puiši! Puiši, lūk, kāpēc mēs to daram. Dalīties šeit ar vietējiem puišiem uz salām. Ja jums patiks šis video, lūdzu, neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt. Mums ir vēl vairāk video tieši šeit, un es jūs satikšu nākamajā trakajā piedzīvojumā. Mēs to izdarījām, draudziņ! Uhu! Tiekamies nākamreiz, puiši!